Sveicināti visi skatītāji. Piedodiet, es kādu laiku neesmu uzņēmis nevienu video, kaut gan biju apsolījis. Jā, ķersimies, vērsim pie ragiem. Debes Tēvs, lūdzam Tavu svētību šim video. Dod, ka Tavs gars nāk par mani un es varu izrunāt visas svarīgākās lietas un lai Tavs vārds un Tavs dēls ir pagodināti Jēzus vārdā. Piesauc Jēzus Tavs asinis pār Tavu draudzi un lūdzu, Kungs, tiešām Tavu svētību un vadību. Āmen. Brāļi un māsas un visi skatītāji, es biju lasījis šo grāmatu Franks Bartlemans Azusa iela, un es pēdējā video, kur es to nolasu tā kā grāmatas nobeigumu, es saku, ka es gribēšu uztaisīt kādu video, kur es tā kā apkopoju, kas man ir bijis tā kā, kas lec acīs, ja? kas visvairāk ir uzrunājis un kas šķita visbūtiskākais, svarīgākais tai grāmatā, ko es paņemu priekš sevis. Un, tā viena no, es pat tagad nevaru pateikt, cik tās svarīgākās lietas es tagad nosaukšu, bet viena tā kā pati pirmā lieta, ko es pamanīju šai grāmatā bija, viņš teica tādu ļoti koncentrētu frāzi: atmodas dziļumu noteiks grēku nožēlas dziļums. Atmodas dziļumu noteiks grēku nožēlas dziļums. Un kad es to izlasīju, es sapratu, jā, tas ir pilnīgi neizbēgami. Bet par ko viņš runā? Vai viņš runā par pazudušajiem cilvēkiem? Tajā kontekstā nē. Viņš runā par Kristus miesu. Viņš runā par kristiešiem, par tiem cilvēkiem, pār kuriem ir saukts tā kunga vārds. Cik dziļa būs viņu grēku nožēla, tik dziļa arī būs atmoda, kas nāk caur viņiem. Un savādāk tas nav iespējams. Un mums kā kristiešiem ikdienas ir jādzīvo grēku nožēlā. Tas nav vienreizējs pasākums, tā nav pote. Tas ir ikdienas cīņa. Tas ir tā kā mēs ieelpojam skābekli un izelpojam ogļskābo gāzi. Bez tā mēs nevaram garīgi īstenībā eksistēt. Jā. Tā ir ārkārtīgi svarīga lieta. Vēl kāda lieta, kas ir ārkārtīgi cieši saistīta ar šo iepriekšējo, ir slāpes pēc Jēzus paša. Tiekšanās pēc viņa, ilgošanās pēc Jēzus. Kristocentriskums, ja jums patīk svešvārdi. Ja Kristus nav Kristus draudzes uzmanības centrā, tad draudze šauj garām. Ja svētais gars kļūst par uzmanības centru dēļ kaut kādām svētā gara izpausmēm, tad patiesībā svētais gars tiek apbēdināts un viņš darbojas mazākā mērā. Un jo ir grēks, kas ir neizsūdzēts un nav apklāts. Un šis grēks ir dievišķās hierarhijas neievērošana. Dievs ir devis mums pielūgt tēvu un dēlu. Un svētā gara spēkā. Ja?
Bet svēto garu mēs nepielūdzam. Mēs varam slavēt Dievu par svēto garu un svētajā garā, bet svētais gars nedrīkst būt kā mūsu ilgu mērķis. Mūsu ilgu mērķis, lai ir Jēzus Kristus un Dievs Tēvs, un svētais gars tad priecāsies par mūsu pareizajām prioritātēm un nāks mums palīgā, mums pielūgt Tēvu un Dēlu. Tas ir svarīgi. Vēl kāda lieta. Nedievišķa izpratne par autoritāti un hierarhiju cilvēku starpā, draudzes kontekstā. Kad cilvēki, kuriem Dievs ir iedevis autoritāti kaut kādu, ka viņi tiek pacelti uz pjedestāla, vai viņi paši uzkāp uz pjedestāla, tādā tā kā paaugstināšanās ziņā. Es neko nerunāju pret podestiem vai kancelēm vai vienkārši tīri ģeometriski augstākiem punktiem, draudzes ēkas izkārtojumā. Es par to nerunāju. Es runāju par to, ka cilvēks nostāda tīri sociāli sevi augstāk pārējo draudzi. Tā ir problēma. Un vai arī pati draudze viņu nostāda augstāk par sevi. Jēzus saka, jums tā nebūs darīt. Jūs visi esat brāļi. Tikai viens ir jūsu skolotājs, tikai viens ir jūsu meistars, tikai viens ir jūsu mācītājs, un jūs visi savā starpā esat brāļi. Un jums nebūs saukties nevienam par tēvu. Šeit ir domāts par garīgo tēvu. Jūs visi esat brāļi. Un Jēzus ļoti stingri to pateica. Un tur, kur ir kristocentriskums, tur pieaug brāļu mīlestība. Tur, kur ir pareizā izpratne par garīgu hierarhiju, tur vairojas mīlestība, tur vairojas veselīgas attiecības. Bet kur pazūd kristocentriskums, kur pazūd slāpes pēc Jēzus, tur arī pazūd veselīga hierarhija cilvēku starpā. Un kā Franks Batlemans pats rakstīja, kad atmoda beidzās, priesteri un mācītāji sagādāja vēl augstākas kanceles, vēl garākus talārus, vēl garākas piedurknes un atgriezās savos mazajos troņos. Un tas ir bēdīgi. Arī mācītājiem un arī garīgiem kalpotājiem ir ikdienas jāizsūta savi grēki un ikdienas jāpazemojas Dievu priekšā. Un lai Dievs viņus varētu lietot, bet nav tā, ka tikai Dievs var lietot kalpotājus. Dievs grib lietot visu Kristus miesu, visus ticīgos. Un šis ir vēl viens svarīgs punkts, ka Svētais gars tiešām grib lietot visus cilvēkus, kurus viņš ir piepildījis. Un ja ir nepareiza hierarhija vai pārmērīga kontrole, nedievišķa kontrole Kristus miesā, no kaut kādu mazo kundziņu puses, tad Svētais gars vēlreiz tiek apbēdināts ar to, ka tie cilvēki, kuriem Svētais gars kaut ko ir devis runāt vai kalpot vai kaut kādā veidā dot pienesumu, Kristus miesai, viņiem netiek dots vārds un netiek dot iespēja. Un tādā veidā tiek saglabāta valdīšana un kontrole, nedievišķā veidā. Bet kungs ir tikai viens. Un īstenībā atmoda nav sarežģīta. Tur nav nekā
briesmīgi komplicēta, tā teikt, ievēro šos 50 plāna punktus, un tad tavā draudzē būs atmoda. Tā tas nav. Garīgie likumi ir ārkārtīgi vienkārši, bet tā problēma jau ir tāda, ka ja mēs netiecamies pēc tā, tad tas arī nav. Un ja mēs tiecamies pēc tā, ja mēs tiecamies pēc Jēzus un tiecamies pēc tā, ka Jēzus darbojas mūsu draudzē, nevis, ka mēs viņa vietā darbojamies, ja? Bet ka Jēzus darbojas mūsu draudzē, tad tas notiks. Un ja mēs zemojamies, un ja mēs pājam maliņā un dodam vietu Dievam, ja? Nevis paši stūrējam un tā, bet dodam vietu Dievam un ilgojamies pēc viņa klātbūtnes, ilgojamies pēc viņa svētdarošā darba, ja? Ilgojamies pēc viņa mīlestības pieskārieniem, tad tās lietas notiek. Ja? Ja mēs neapslāpējam svētā gara skubinājumus, tad tās lietas notiek. Ja? Un patiešām ir tā, ka ir jāizsūdz gan privātie grēki, gan arī, teiksim, ja draudzei ir bijis, ja draudze saprot, ka ir ilgstoši kā draudze, kā kolektīvs grēkojusi kaut kādā jomā, tad tas ir jāizsūdz visai draudzei. Ja? Visai draudzei ir šis grēks jāsūdz Dievu priekšā, jānožēlo. Tā jābūt tādai kopīgai grēku nožēlai. Un jo dziļāk, jo atklātāki mēs kļūstam Dieva priekšā, ja, jo dziļāk svētais gars spēj darboties mūsu vidū. Jā. Un bez tā neiztikt. Ja mēs turpināsim valkāt izpušķot tās, tā teikt, labas uzvedības kristiešu maskas, atmoda nevar atnākt. Atmoda nevar atnākt tādā vidē. Tikai tur, kur cilvēki pakļaujas svētajam garam, kurš ir grēku nožēlas nesējis. Ja? Jo viņš pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu, bet tieši to pašu viņš dara arī draudzē. Ja? Ja mēs pakļaujamies svētā gara darbam, tad lietas notiek. Bet ja mēs pārmērīgi fanojam par svēto garu un aizmirstam Jēzu, tad atkal lietas nenotiek. Jā. Lūksim, debes Tēvs, lai nāk Tava valstība, lai nāk Tavs svētais gars, kas pārliecina par grēku, lai tiešām nāk šķīstījoša atmoda par Kristus miesu Latvijā. Lūdzam, Dievs, ka Tu uzrunā ikvienu, kas sauc sev par kristieti, un uzrādi konkrētas lietas, kuras mums ir jānožēlo. Es lūdzu Dievs par katru klausītāju, par katru skatītāju, kas skatās šos video. Es lūdzu Dievs, ka Tu runā. Nosauc konkrētas lietas, konkrētos vārdos, kas cilvēkiem ir jādara, kas ikvienam skatītājam, klausītājam jādara vai jāpārtrauc darīt, vai ir kādas lietas, kas ir jāizsūdz, vai ir kādas attiecības, kuras jāatrisina. Es lūdzu Dievs, ka Tu skubini, norādi, pamāci un nelaid vaļā, debes Tēvs, ka Tu tiešām, ka Tu esi parādījis un neļauj cilvēkiem atkal nocietināties, bet, es nezinu, vai es tā varu lūgt, bet, Dievs, es lūdzu, ka Tu turi šo lietu Tavu ļaužu acu priekšā. Jā, lai mēs atkal neiekrītam tādā apātiskā miegā, bet šķīstāmies un meklējam Tavu vaigu, lai Tu vari atraisīt atmodu caur mums, caur Tavu draudzi. Svētīts, lai top Tavs vārds, debes Tēvs, tiešām, lai nāk Tavs gars, lai nāk Tava valstība,
jo tā stunda ir tuvu. Tā stunda ir tuvu, debes Tēvs, tiešām tu esi, Jēzu, tu esi tuvu durvju priekšā, un tu klaudzini, un tu gribi, lai mēs atveram. Un palīdz, kungs, mums katram izlemt, atvērt tev, jo tu jau nenāc ar bardzību, tu nāc ar mīlestību, lēnprātību. Tu nāc un kalpo mums, tu nāc un nomazgā mūsu kājas, tu baudi mīlestību kopā ar mums, tu gribi draudzēties ar mums, Jēzu, jo tu esi piedevis mūsu grēkus, bet mūsu daļa tomēr tos ir izsūdzēt un atdot tev, lai mēs vairs nedotu vietu vēlnam. Jā, tiešām paldies Tev, Dievs, par visiem kalpotājiem, ko Tu esi aicinājis, kas darbojas Kristus miesā. Tiešām paldies Tev, Dievs, par visu to, ko Tu esi varējis atraisīt caur šiem cilvēkiem, par visām tām svētībām. Paldies, ka Tavs darbs notiek, ka ir strādnieki Tavā pļaujamā. Bet es lūdzu, Dievs, ka Tu ikvienu kalpotāju vēl un vēl šķīstī, vēl un vēl pamāci un visus tos kūtros cilvēkus, kuriem vajag tiešām iedrošinājumu vai pamudinājumu vai kaut ko skarbāku. Dievs, es lūdzu, ka Tu pamudini, tiešām pamudini, lai tas, kas ir kūtrs un negrib Tev kalpot, lai šķīstās arī no šī kūtruma un nožēlo savu slinkumu. Jo, Dievs, mēs nedrīkstam būt kā šie kūtrie kalpi, kas aprok savu talentu zemē, to Tavu talentu, ko Tu esi devis, lai mēs vairotu. Palīdz mums būt darbīgiem priekš Tevis, Svētā gara spēkā, pēc Tava vārda patiesības. Jā, svētī debes Tēvs mūsu valdību, sūti evaņģēliju par Latvijas valdību, sūti evaņģēliju par Latvijas iedzīvotājiem un liec nākt atspirkšanas laikiem, grēku piedošanas laikiem, lai cilvēki tiešām atgriežas no saviem grēkiem un seko Tev, mīl Tevi, lai Tu vari dziedināt šo zemi, kas tiek postīta ikdienas. Tiešām, lai nāk Tava valstība, Jēzu, Tavā vārdā. Āmen. Paldies, ka esat bijuši ar mani. Paldies, ka esat bijuši pacietīgi mani gaidot. Paldies, ka lūdzat ar mani. Es ikdienas lūdzu par Latviju un par jums un par Kristus miesu. Varat iesūtīt kaut kādas aizlūgšana vajadzības. Es noteikti jūs pieminēšu savās lūkšanās un svētības jums. Lai Kristus miers valda jūsu vidū. Atā.